sākam kārtējo sociālo izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas sēdi. Šodien sēdē piedalās komitejas locekļi Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīta Vilcāne, Sanita Pinuka un sēdi vadu es Ināra Kalvāne. Šodien darba kārtībā mums ir 6 jautājumi. Un mans priekšlikums būtu, laikam, drusciņi pamainīt varbūt darba kārtību vai izskatīšanas kārtību, jo 3 jautājumi mums ir par finanšu līdzekļu piešķiršanu no mūsu budžeta, komitejas budžeta. Jā, tas ir pirmais jautājums, biedrība Baltā māja lūdz atbalstu. 5. jautājums ir senioru koris Jersika lūdz atbalstu. Un 2. jautājums ir Līvānu Pīlādes lūdz šo te atbalstu. Par cik tas viss ir kopā saistīts, tad es nezinu, kādi būtu jūsu priekšlikumi, vai ir kaut kādi. Tad uz beigām. Varbūt tad uz beigām atstājam, jā, tad liekam pirmos. Vai pirmos, tad vienā. Visus 6 jautājumus beigām. Mūsu budžets ir palikuši 399 eiro līdz gada beigām. 399 eiro. Mēs esam piešķīruši bērnu jauniešu centra Taurenītim svētku tortē, mēs esam piešķīruši Daugaviešiem 230 eiro, mēs esam piešķīruši Tāvu zemes kalendāra izdošanai 400 eiro, un līdz ar to ir palikuši 399 eiro. Es varbūt ar tādu īsu kopsavilkumu izstāstīšu. Baltā māja lūdz 48 eiro pieredzes apmaiņas vai apmācības braucienu nodrošināšanai transporta izdevumiem uz Aizkraukles pilsētu. Tie ir 48 eiro, izmantojot Līvānu noda pašvaldības autotransportu. Līvānu Pīlādes senioru biedrība lūdz 100 eiro, un tos 100 eiro lūdz pamatdarbības nodrošināšanai, īres samaksāšanai, papīra iegādē vai kancelēs preču iegādē, kaut kā tā tur tā iesniegamā bija. Un savukārt senioru koris Jersika lūdz 500 eiro, tātad koncertu turnējai uz Vāciju, uz Ražas svētku svinībām, latviešu saišu stiprināšanai, kas būs Vācijas kaut kurā pilsētā. Lūk, visiem mums nepietiek, tas ir skaidrs. Kādas būtu domas, kādi būtu priekšlikumi te, runājot arī finanšu pārvaldes vadītāji, jā, Helēna arī te savu viedokli ir pateikusi. Es nezinu, Baltai mājai tie 48 eiro, viņi laikam jau šodien brauc, jā? Jā, jau aizbrauc, jā. Nav problēma. Nē, ar domas busiņu, bet tā kā no vienas kabatiņas pārliksim otrā kabatiņā. Jāstarties bagā. Ar senioru biedrību Līvānu Pīlādes, jā, viņiem tā kā budžets tika iedalīts gada sākumā saskaņā ar tātad budžeta izmaksu visiem posteņiem 600 eiro, jā. Jā, bet, acīm redzot, tas nav pietiekoši, jā, prasa vēl tos 100 eiro, un savukārt senioru korim Jersika, tas ir, lai sektu viesnīcas un brokastu izmaksas, tā raksta papildus finansējums vajadzīgs, lai daļēji sektu viesnīcas un brokastu izmaksas. Lūk, kādi viedokļi? Jautājums to Pīlādzi, viņi kur atrodās paši tā biedrība? Viņi ir no pašvaldības mazais namiņš pie inovāciju centra, jā. Viņiem nekādas biedra naudas nemaksājas? Viņi maksā biedra naudas, viņi arī šīs savas telpas arī tai Vaismen biedrībai tā kā arī dalās, un tie arī viņiem tā kā maksā. Es viņu budžetu nezinu, ja viņi raksta, ka viņiem šī nepieciešamība ir tiesa. Viņi nomā telpas, bet komunālas visus viņi maksā. Mēs kā pašvaldība neko viņiem tur neuzsauc, jā, kādas tur ūdeņus vai elektrības. Es nezinu. Es sapratu pēc Anitas, ka viņi 10 eiro mēnesī maksā. Jā, biedra nav. Nomas maksu viņi nevar savādāk, jo viņi, ja biedrībai nav sabiedriskā labuma status, tad piešķirt bezatlīdzībā nedrīkst. Viņiem nav sabiedriskā. Nē, viņiem nav.
Un tad viņiem saprotu, ka vajag... Viņiem jau tā ir viss tas minimālākais, ko vien var, bet viņiem bezatlīdzībā nedrīkst. Mums ir sabiedriskā labuma status Baltai mājai, velo klubam, kuram ir lejā telpas, viņiem arī nav piemērota maksa. Un šajā gadījumā tā maksai jābūt. Nu, ja viņi nokārtot to sabiedriskā labuma, šobrīd es tā saprotu, ka tā kā tie 48 eiro Baltajai mājai, tā kā nav jautājumu, ja? Nu, ja viņi Ja jau nevaram, sēž. tad tikai lai atgriezt tos 24. Nē, bet nopietni. Es tomēr stāvēšu un kritīšu par Jersikas skori, jo viņš nekad nav prasījis, arī ģinte to var apliecināt. Tēpus viņam uzdāvināja Daumans Paprots, arī nav prasīts, un viņi vienreiz grib izbraukt ārpus novada robežām tiešām ar savu darbu, ko viņi ir ieguldījuši gadiem. Citi 20 un 30 gadus dzied, un varbūt tiešām tas ir viņiem vienīgi. Viņi ir seniori un nekur nav noslēgts līgums ar Dievu, līdz cik gadiem, līdz 96, viņi dzīvos vēl līdz 100, bet lai viņi vienreiz redz arī kā citur dzīvo, kā dzīvo Vācijā. Urā, Maija, jā. Bet līdzekļi ir tik, cik ir, es visu saprotu, tavs kareivīgā uzrunē ir pilnīgi. 48 labi dodam Baltajai mājai, 50 Līvānu pīlādzim un 300 eiro atdodam. 301 eiro atdodam Jersikai. Es atkal teiktu par Jersikas skori, ka tad mums ir jāievēro arī attiecībā pret daugaviešiem, jo daugavieši arī tika atbalstīti ar finansu līdzekļiem aizkļūšanai un atkļūšanai 230 eiro. Jā, atkļūšanai no lidostas. Tad varbūt tās mēs varētu arī šādu summu abiem kolektīviem, lai ir vienlīdzīgi, lai nav tā, ka mēs atkal viens... Nu jā, tūlīt Maija teiks, daugavieši vēl ir spēka gados, kā šeit seniori. Maija tā teiks, jā. Es domāju. Es no 1 eiro atsakos 300 eiro Jersikai. Mums jau tā kā darījums jau veidojas tā kā. Jā, ko bija predājuši? Mums ir par nolēm. Un prasīsim ģitrē, lai dot papildus. Lai Helēna mums ir dot papildus. Kas tas ir 1200? Mēs esam ļoti gudri, dāsni un devīgi. Un kas tas ir 1200? Tā ir... Es vispār uzskatu, ka vai mūsu komitejai būtu jānodarbojas ar naudiņas dalīšanu. Bet ir patīkami, kad no tevis ir atkarība kaut kāda. Man nav patīkami. Varas pozīcijas patīk. Jā. Kādi vēl būs viedokļi? Vēlēšanas nāk. Tad tas 1 eiro tā kā. Sanita? Nebūs mums vairs nepaliks līdz gada beigām, patreiz ir septembris, oktobris, novembris, decembris. Pieļauju, ka uz gada beigām gan jau arī kādam varbūt bērnam gribēsies kaut ko. Komiteja arī varētu prasīt domai, ka mums pietrūkst, lai mums piešķir vairāk. Jā. Tieši tā darīsim. Jā, rakstīsim iesniegumu un izskatīsim domas sēdē. Jā. Lai piešķir mums vēl kādu simtiņu. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Mēs taču iedzīvotājiem ne jau kam citam daudz. Tieši tā. Nezinu, man tā neliekas. Man patīk, ka ienāca arī Aija Usana un Aijas Usanas viedoklis būtu ļoti smags svars. Tu nezini, ko viņa pateiks. Uz 2 krēsliem ir apsēdus. Neviens jau tev Maija pretī nerunā. Labi, beidzot. Labi. Limit izsmēlas. Sāksim laikam tad pa jautājumiem. Pirmais tātad jautājums par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai Baltā māja. Uz domi mums tas nav jāvirza, mums te vienbalsīgi vai ar balsu vairākumu ir jāpieņem lēmums. Tātad lēmuma projekta teksts ir sekojošs. Sekt transporta izdevumus, tā skaitā šofera komandējuma dienas naudu kopsumā 48 eiro, apmērā izmantojot Līvānu novada pašvaldības autotransportu biedrībai Baltā māja. Izglītojamam vienas dienas braucienam šodien, 19. septembrī, uz Aizkraukli. Tātad tas no mūsu komitejas budžeta līdzekļiem atbildīgā tāda finanšu galvenais grāmatvedis finanšu nodaļas vadītājs un kontroli izpildu direktoram. Tad vai mēs varam balsot par šiem 48 eiro, brauc tur mācīties, iesniegumā bija rakstīts aprūpētāji un tie, kas tiešām strādā ar smagiem mūsu pašu iedzīvotājiem, tāpēc es aicinu atbalstīt. Varam uzsākt balsošanu? Jā.
Paldies, vienbalsīgi esam šo naudiņu piešķīruši. Otrais jautājums par papildus finansējuma piešķiršanu senioru biedrībai Līvānu Pīlādzes. Tātad Līvānu Pīlādzes lūdz 100 eiro, bet tam mēs paliekam pie tā, ka 50 eiro piešķiram, ja? 50 eiro. Tad lēmuma projekts būs sekojošs, piešķirt senioru biedrībai Līvānu Pīlādzes papildus finansējumu 50 eiro apmērā biedrības darbības nodrošinājumam 24. gadā no mūsu komitejas iedalītajiem budžeta līdzekļiem. Un pārējie visi. Tātad uzdot Līvānu novada centrālās pārvaldes juridiskās nodaļas vadītājiem slēgt līgumu par finanšu līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim, jo te tas paredzētais mērķis nav tāds konkrēts, tā kā biedrības darbības nodrošinājumam. Kas ir darbības nodrošinājums, vai tā ir tā īres maksa, vai Aijai par kaut ko pateikt? Nē? Jā. Nu tad, ja vēl te, ir jāiesaist arī juridiskā pārvalde un finanšu pārvalde, lai tos 50 eiro kaut kā norakstītu, tad, nezinu, jā. Nē, ja tas mērķis būtu tāds konkrēts, piešķirtu, vai tās īres maksas nomaksē, vai tā papīra iegādēja, vai... Nomaksas viņiem paredzēt budžetā. Bet redzi, nepietiekoši raksta, jā. Kaut kas jāvarētu. Kādu iesniegumu viņa min arī konta uzturēšanu. Varbūt Bankas viņi jau kontos. nezināja, cik piešķirs, varbūt arī tāpēc viņi minēja dažādas mērķus, tad atkarībā no tā, cik piešķirs, tad arī izlems, kuram mērķim vairāk vajag, un tad attiecīgi juridiskā nodaļa arī šo te līgumu noslēgs. Un skatīsimies arī pēc iesnieguma, kas tur ir rakstīts, kādiem mērķiem ir tur prasa. Tie mērķi tādi, Tur izplūduši arī tie mērķi. Tie mērķi nav īsti mūsu komitejas tāda, atbilstoši. Bankas konta uzturēšana. Tas būtu jāiekļautai pamatbudžetā, tai 600 euros, ko doma iedala gada sākumā, un tā kā būtu precīzi jau zinām. Precīzi zināms, cik būs par kontu, cik būs par īri, ja, un tas, kas paliek, tad par to mēs arī dzīvojam, ja. Plus biedra naudas, viņa arī ir. Redz, viņiem tā vadība mainījās, Jā. arī varbūt Jā. gadu būs Varbūt būs savādāk. Jā, tad tos 50 eiro piešķiram, varam balsot par to, jā? Varam. 50 vārdā. Atklāja, nezinu, cik tur biedri viņiem ir. Es runāju ar Anitu, viņa teica, ka sākumā viņiem tā biedra nauda tagad laikam ir 10 eiro gadā. Vai es maldos? Es nezinu. Ar vārdu sakot, kā uzlika to biedra naudu kaut kādu, tā palika to biedru mazāk. Es neesmu, laikam jāiet man par biedru un tā situācija jāuzlabo. 100 eiro iemaksā. Jā. Tad tu nevarēsi balsot. Jā. Tā, vienbalsīgi esam iedalījuši 50 eiro. Tad trešais jautājums ir par finansiālu atbalstu senioru korim Jersika braucienam uz Elisenbergu. 300 eiro apmērā. Vai 301? 301 tad dodam. Par vienu balsu vairāk būs. Kā lūdzu? Nepaliek 302, ja es tā rēķinu. Kā? Nepaliek 301. 301 paliek. 300. Cienījamā grāmatvede. Labi, jā. Visu liekam, un ja visi lūgumi, kas būs gada beigās, tad līdz gada beigām, tad mēs viņus vienkārši novirzīsim uz finanšu komiteju. Tieši tā. Jā. Tad liekam 301, ja? Un tātad lasu lēmumu projektu piešķirt senioru korim Jersika līdzfinansējumu 301 eiro izdevumu sekšanai braucienam uz mūzikas festivālu Vācijā no mūsu komitejas līdzekļiem. Pēdējo kreklu atdevām, dzirdināja, novērtēsim, ja? Juridiskās pārvaldes vadītā nodaļas vadītājiem slēgt līgumu par finanšu līdzekļu izlietojumu. Lēmuma izpildi atbildīgi ir tātad juridiskās finanšu nodaļas vadītājs un veids kontroli izpildu direktors. Uzsākam balsošanu. Tā. Kas viņus otrā pusē tur uzņem vispār kādu biedrību ar kaut kādu... Viņi tā kā taisījās uz citu valsti braukt, uz Portugāli vai kaut kur, bet tur kaut kā... Viņiem tur mainījās plāni. Jā, mainījās plāni. Meklēja sadarbības partnerus, kuri viņus gatavīgi uzņemt. Šobrīd ir. Diezgan bīstami braukt.
Jā. Tātad balsojumā 7 ir par, balsojumā nepiedalās Ginta Kraukle. Es nepiedalos. Atsevišķu viedokļi vajag ierakstīt. Nevajag ierakstīt, bet es paskaidrošu, es nepiedalos tāpēc, ka mani vadītāja Ainita Gavar ir uzaicinājusi šajā korī. Tā kā es arī esmu vecmāmiņa, 2 mazbērnu, varu pieskaitīties pie senioriem, un man ir jābrauc šajā, tad es... Tas arī uz Oktoberfestu. Jā. Es ņemšu atvaļinājumu, un viss būs korekti, un nebalsoju par šo lēmumu, lai nebūtu interešu konflikts. Protams, Nu, lūk, ar lielu balsu vairākumu tātad esam iedalījuši 301 eiro. Pārējām tagad pie nopietnākas informācijas. 4. jautājums, kultūras turismu sporta pārvaldes informācija. Vajag vārds Aijai. Mēģināšu īsi, jo pagājušais laiks, kas ir bijis kopš pēdējās mūsu tikšanās, ir bijis pagāts pārskatot dažādus noteikumus un cenšoties saprast par to, kādas būtu nepieciešamas izmaiņas pēc tām visām vēlmēm, kuras tika izteiktas no dažādām iestādēm pagājušā un arī pat aizpagājušā gada garumā. Tātad es runāju par apbalvojumu noteikumiem Līvānu novada pašvaldības, par sporta veicināšanas noteikumiem, par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, pašvaldības nodevs par tirdzniecības vietām publiskās vietās, kā arī konkursu uzņēmēju, lauksaimnieku un amatnieku gada balva, kas iepriekš tika tīri skatīta tādā lauku uzņēmēju un lauksaimnieku zemnieku kontekstā, bet no pagājušā gada jau pamazām tika papildināta. Projekti saturiski ar izmaiņām, 2 no tiem no 3 noteikumiem nodoti juridiskajai nodaļai, 1 nodots apstiprināšanai izpilddirektoram, kas ir konkursu uzņēmēju, lauksaimnieku un amatnieku gada balvu, tur pietiek ar šo te izpilddirektoru apstiprinājumu. Lielākās lietas tātad šajā konkursā uzsvers ir uz uzņēmējiem, lauksaimniekiem, amatniekiem, taču definējot konkrētas nominācijas, jo iepriekš mums tas netika darīts, lai varētu izvērst arī konkrētus kritērijus, jo citādāk, pēc patīk, nepatīk. Arī ja kāds ļoti grib piekasīties, tad vienmēr arī pēc kritēriju būtības, ņemot vērā, ka tur ir arī kvalitatīvi, ne tikai kvantitatīvie kritēriji, arī varētu piekasīties, bet lai visiem viss ir skaidrs. Un, piemēram, apbalvojumu noteikumos kvartāls iepriekš jau bija ierosinājis, ka būtu nepieciešams arī ieviest korekti gada jaunietis nomināciju, lai jauniešu darbs un jauniešu tā aktīvā sabiedriskā dzīve atspoguļotos, viņu padarītie darbi atspoguļotos apbalvojumā. Tas arī pašlaik izdarīts, tā kā visi šie noteikumi, izņemot tas konkursu, par ko es runāju, būs arī droši vien saistošie, tad mēs par viņiem runāsim vēl citā reizē konkrēti šajā komitejā. Tas tikai ieskicējot. Gribēju atzīmēt to, ka tagad vispār sākas dažādu konkursu pieteikšanas laiks, jo ir gada beigas, un viens no tādiem ir Latgales uzņēmēju gada balva, pēc tam būs Latvijas tirgotājs, un tad aizies tātad mūsu visi šie te konkursi, un es gribētu teikt, ka tas, par ko ikdienā mēs sākam runāt ar sabiedriskajām attiecībām un sākam spriest plānu, kā paaugstināt iedzīvotāju aktivitāti, lai varētu izvirzīt pretendentus pēc iespējas vairāk iedzīvotāju. Jo savādāk tā sanāk tikai tāda pašvaldības vai pašvaldības iestāžu vai komisiju būšana. Ja? Bet mēs jau gribētu, lai iedzīvotāji to dara. Tas parādītu gan to, ka mēs ievērojam savus līdzgaitniekus ikdienā, gan arī to, ka būtu aktivitāte no pašiem iedzīvotājiem. Jo citādāk, tā skumji, kad tev gadu no gada neviens no iedzīvotājiem neiesniedza, labi, ok, saņemsimies un kā iestādi to izdarīsim. Šis būtu ilgtermiņā, protams, jāmaina. Domāju, ka to nevar izdarīt vienā gadā, bet strādājot pie konkrēta plāna, kā to panākt, domāju, ka tas ir šī
šī uztveres maiņa par to, ka kāds izdarīs manā vietā, vai mazāk skaudīšu un labāk lepošos ar to, kas dzīvo blakus. Un, ir jāskata reizē ar to, kas ir sadarbība, kā mēs viens ar otru sadarbojamies un kas man ir, ja kādam citam klājas labāk, kas man ir jādara tāds, lai man arī būtu tikpat labi, nevis tam otram būtu slikti. Šī ir tāda, es teikšu, arī savā ziņā kultūras padarīšana. Nelatviski. Jau, bet paņemšu latviešu. Tomēr šīs stiprās vērtības saglabāt, ja? Jā. Es piedošu teikt, bet varbūt tas, ka mums vajag kādu gadu vienreiz atstāt to visu tādā pēdējās pašplūsmā, kad iedzīvot aktivitāti ļoti zema un mēs neko nepiesaka, nenominējam tā tālāk. Un, lai iestādes to vienkārši nedara, un tas iedzīvot sabiedrību pateikt, ka draugi mīļie. Nav tā, ka nav galīgi. Nē, labi, nebūs tā. Lielāka aktivitāte, jo mums grūtāk būs izlemt. Jūs taču paši atceraties, ka mums ir bijuši jāizvēlās, kur ir savākt iedzīvotāju parakstu un labi kandidāti paliek. Nē, par to, ka saka, kad mazs piesaka, nevis, lai nav tā, ka iestādes piesaka, bet lai iedzīvotāji vairāk piesaka. Varbūt tas, ka vienu gadu iedzīvotāji pieskatos 2, 3, nevis 10. Es, piemēram, nekad nesaprotu, kāpēc nekad neviens nepiesaka, piemēram, medicīnā. Ir tik daudz ārstu, Es šogad pieteikšu. Ģimenes ārstu, vēl visādi aprūpēta. Nekad gandrīz nav. Dēļ tas, ko arī saka, Nav tādas medicīnas komisijas. Nav medicīnas komisijas, jo medicīnas komisija, sporta komisija, vai ne? Laikam. Bet Bet tas, ko mēs runājām vienreiz jau, vai tas varētu tā kā arī būt paredzēts, ka varbūt ne tikai tajā gadā iesniegtos, bet kādu gadu vēl, jā, jo, piemēram, tā kā 2 gadu griezumā vai 3 gadu griezumā, vai tas tā būtu, kā jums pārējiem liekas, jo mēs šogad, kad piešķīrām vai pagājuši gadu, jā, tad mums arī iepriekšējā gadā bija ļoti labas kandidatūras šajā te, tas bija goda pilsonim, tieši goda pilsonim, varbūt arī šiem atzinības rakstiem ne. Un tad otrajā gadā, tam vienam, viņi vairs nevāc, jā, jo vienreiz tu esi tā kā, bet ja tai gadā ir tikai viens pieteikts, jā, un tu redzi, ka tur iepriekšējā bija pērle varbūt, bet bija vēl viena pērle, jā, un līdz ar to varbūt to varētu tā paredzēt. Šis ir paredzēts atzinības rakstos. Es nebiju piefiksējis, ka šādi ir arī goda pilsonim. To mēs varam vēl palabot, bet atzinības rakstos ir paredzēts, ka tieši šī te komiteja var rosināt vai piešķirt 2, vairāk nekā 1 konkrētajā nominācijā, vai arī piešķirt arī tam, kas nav pieteikts, bet atskatoties uz to, kas jau ir bijis. Kā lūdzu? Nē, esošās naudas ietveros, jo es kā minēju, ir tāds nominācijas, kur nepiesaka. Jā. Ir, piemēram, ļoti daudz, piemēram, sabiedriskais darbs. Tur katru gadu ir daudz pieteikumu, bet kāpēc, piemēram, tā pašā medicīnā vai tur vēl kaut kādā nominācijā nav? Viņa paliek it kā tukša, un tad tā esošā budžeta ietveros, būtu iespēja variēt. Un tāda bija runa par to, ka piešķirt nevis ar nosaukumu medicīna, kultūra, sports, mecenātisms, bet par ieguldījumu jau definējot, par ko tev ir šis atzinības raksts, jo apbalvojuma nosaukums jau ir atzinības raksts. Tādas visādas nianses, lai būtu vienkārši skaidrāks arī tad, kad kāds veido aprakstu, lai tas nav tikai dzīves izklājums, jo tam ir jābūt tomēr, pat ja tas ir CV, tam ir jābūt mērķētam ar mērķi CV, nevis vienkārši dzīves izklāsts. Tas tā iezīmējot par šiem noteikumiem, bet mēs pie viņiem vēl atgriezīsimies nākamajā droši vien reizē. Tāda ir par to, kas ir labs noticis, un mēs esam aizvadījuši 2. Ezertakas Līvānu novada posmu, 23 km garumā Turku pagastā. Patiešām liela un apsveicama bija aktivitāte, no pieteikšanās aktivitāte. Vienmēr ir liela pieteikšanās aktivitāte, tad tajā konkrētajā rītā vai iepriekšējā vakarā atskaiti no lielās kādus 7, 8, un tad tev ir tas skaitlis, bet tāpat tas ir 100 gājēji, kuri devās ceļā, un jāteic to, ka šis mums ir dalībnieku
labie vārdi ir iedrošinājuši to, ka mums ir jānomarķē vēl viens posms līdz gada beigām, kas tā kā nebija plānots, un jāizveic arī ziemas pārgājiens. Šis ir tas, no kā parasti izvairās, jo pierasts, kad jāzer, ka tā tad gribam peldēties, gribam siltu, gribam vēl kaut ko, bet arī šis posms bija gatavots tā un organizēts pārgājiens, ja ir nereāls laiks ar lietu, dubļiem, visu pārējo, ka ir maz taku, ka ir pārsvarā ceļi, pa kuriem ir jāiet, un ziemā mēs to risināsim ar sniega kurpēm un gājienu pāri purvam, līdz ar to tas varētu būt ļoti labs. Tā ka mēs būsim šajā reizē pionieri, jo parasti pašvaldības izvēlas organizēt vienu, mēs šogad gribam norganizēt 3. Bet tas ir arī tāpēc, ka mēs esam iepolicējos, mēs esam pēc iespējas motivēti vairāk nomarķēt, lai mēs ātrāk pievienotos visam lielajam posmam, kas ir Latgale vairāk kā 1000 kilometri, laikam 1300 pat. Un tad ir mazliet jauns koncepts par jauno tirgus izmantošanu. Tā iemesla dēļ, kad skatot šos tirzniecības noteikumus, mēs esam pamanījuši, ka šī ir tāda diezgan vakaros apmeklēta jauniešu un brīvdomātāju vieta, un mēs vēlētos, lai tur nav viss kaut kādi demolēšanas vai kādi citi darbi, bet lai tā iedzīvotos tiešām kā tāda vai nu chill vieta, droši es neredzu neko sliktu, ja kāds tur nāk un sēž ārpus tirzniecības, bet tāpat laikā, lai tā būtu satikšanās vieta un stimulējot arī ienākumus tādiem, kas ir audzētāji, ražotāji, ne tikai mājražotāji, kur ir reģistrējušies, bet attiecīgi, ja tas apjoms un ja tā naudas summa iekasētā nesasniedz konkrētus skaitļus, tad ir iespēja tirgoties būtībā ikvienam. Un tāpēc mēs mēģināsim iedibināt vienu reizi piekdienu vakaros, vakara tirgu tur, kopā ar mazu kultūras programmu. Šajā reizē ir komiķis Rihards Čerkovskis ar improvizācijas stāvu izrādi Tirgus laukums, kur tiks iesaistīti arī skatītāji. Tirgošanās plānota no 17. līdz 20. pieejamā laikā tiem, kas vēlas atnākt pēc darba un var atnākt kopā gan ar ģimeni, gan vieni paši. Protams, tas nebūs pirmajās reizēs, tā ir liela diezgan pielāgošanās, jo ir jādomā tur par elektrību, un tas ir tumšais diennakts laiks, nevis īsti vasaras vairs periods, un visādām citādām lietām par sadarbību ar blakus esošo privāto teritoriju īpašniekiem, bet es ceru, ka tas būs tāds tradīcija, kuru mēs varēsim jaundibināt, ielikt iekšā un kurā gūs atzinību. Šajā reizē ir arī interesanti tas, ka mēs sapratām, ka mums ir ļoti maz tādu, kas ir ļoti gados jauni cilvēki, kuri pievēršas tirdzniecībai kā tirdzniecībai. Un mēs, lai motivētu un bērni varētu saprast, kas ir tirgošanās, lai varētu viņi mācīties apieties ar naudu un vērtīgi izturēties par savām lietām un nodrošināt arī tādu lietu ilgtspēju, tad viņiem šajā reizē ir iespēja un uzsaukums piedalīties ar savu mantu tirgošanos. Mēs nodrošināsim improvizētas tirdzniecības vietas katram pa metriņam. Redzēsim, kā tas notiks, bet mēs šo gribētu iedibināt, lai šis paliek kā tradīcija. Tuvākajās dienās izsūtīsim arī informāciju skolām un bērnu dārzam, lai varētu nodot varbūt arī e-klasē šo. Tad trešā lieta ir gandrīz finišā darbs pie tāda projekta, kuru kūrē Latgales plānošanas reģions, par kuru iepriekš mēs tā īpaši daudz nediskutējām ļoti publiski, jo mums bija ar viņiem konceptuālas, nebija domstarpības, bet nebija vienošanās par to, kā tam ir jāizskatās, jo reemigrācijas programma viņu paredz murāli vai vietu ar iespēju fotografēties pie ārsienas, pilsētvidē, kas vēsta par to, ka ir lieliski, ka es atgriežos Latgalē. Tur ir konkrēts logo, kas ir izstrādāts, diemžēl ne vektoros, bet nu labi.
Tur ir dažādas lietas, ko viņi grib, lai izpildās, ka tas ir spārni, kurus es atveru tepat Latgalē un visādi citādi ar mērķi veicināt reemigrāciju. Mēs uz šo paskatījāmies ļoti pragmatiski, jo man šis liekas pārāk filozofiski priekš visiem cilvēkiem, kuri vēlētos atgriezties un sāk darīt, tas nav ļoti motivējoši, tas ir vairāk poētiski. Tāpēc šo spārnu motīvu mēs piedāvājām aizstāt ar mūsu stikla putniņa simbolu, jo mūsu stikla putniņš savā ziņā un stikla darbnīca, kas notiek, viņi tomēr ir mazliet par industriālo, nevis par poēziju. Un šo motīvu, kas ir priekš rosināšanas atgriezties, mēs sadarbībā ar mākslas skolu, izmantojot viņu vienu no piedāvāto un izstrādāto murāļu zīmējumiem teksta veidā nepūt pīlītes, pūt vāzītes, vēlētos uzlikt pie Līvānu pirmās vidusskolas uz sadalas tīklu esošā skapja. Es padošu. Šis nebūs kaut kas tāds, kas būs nenormāli izlacošs vai kā citādi, bet kopsumā šis būs ļoti liels sadarbības projekts, jo viņš nebūs zīmēts. Viņš būs griezts metālā, un šo griešanas darbus un materiālu un pašu to ideju tātad nepūt pīlītes un pašas skices izveides stiprinājumus un visu pārējo, sanāk tā, kad sadarbojas gan ar savu finansējumu, gan ar ieguldīto darbu šis Latgales plānošanas reģions, kas tam dod 1000. Tad divi mākslinieki, kas viens ir jaunais arhitekts no Rēzeknes, otrs ir mans radinieks Kristaps un viņa maģistra studija posts par idejas izstrādi un tehnisko risinājumu pašvaldība, kura nodrošinās visus, kas ir piestiprinājumi, materiāli un pacēlāji un tādas lietas, lai tas notiktu praktiski. Un vēl, jā, kā es minēju iepriekš, tātad uzņēmēji ar materiālu darbu un mākslas skola ar šo te pašu to ideju par nepūt pīlītes, būt vāzītes, aicinot aktīvai darbībai. Ir iespēja šo uzrakstu sagatavot Latgalē augstāk pacelt? Jā, tas būs augstāk, jā. Šis ir, un viņš būs daudz lielāks, jo viņam ir jābūt konkrētos izmēros. Šis ir bijis pirmais variants. Nākamajā gadā, ja mums būs iespēja, šogad būs atstāta vieta šī uzrakstā arī apakšējās līnijas, kas ir tas apakšējais kriks izgaismošanai ar ledu. Ja būs iespēja, kad mēs viņu pievienojam, tad mēs viņu arī izgaismosim. Bet tas būs tā kā uz to trotuāru sienas? Tātad tas putniņš ir tad, kad tu brauc no Daugavpils puses tā siena, kas ir pret upi. Savukārt uzraksts nepūt pīlītes, būt vāzītes, ir tad, kad skatās no stāvlaukuma puses. Ne. No stāvlaukuma puses nav nevienas, kas ir no trotuāra puses, jo tur ir pārāk liels koku ietekme. Jā, un otras puses savukārt nav jēgas. Mēs gribētu tieši, lai, ja tas putniņš kā simbols, lai viņš paliek, kad tu iebrauc pilsētā, no otras puses savukārt, kad tu redz skolu, tad ir tas uzraksts nevis putniņš. Lai šo putniņu nesaista ar skolu, lai tu redzi, ka tam ir atšķirība. Jā, viņš ir ļoti pragmatisks, no pārējām pašvaldībām ļoti atšķirīgs, bet tāds bija daļai arī mūsu uzstādījums, jo ļoti labi darbojas kvartālā zīmējums. Kvartāls ļoti skaisti nolasāms, viss lieliski. Tagad ir viens sadarbības projekts, iespējams, kur būs ar paplašināto realitāti kā kopienas veidots projekts uz sienas, kas arī tātad būs kopienas darbs. Bet mēs negribējām neko tādu, kas ir tikai ar poetisku pieskaņu, mēs gribējām, lai tas aicina aktīvai rīcībai. Tas ir par šo projektu. Līdz gada beigām viņam vajadzētu būt realizētam jau pavisam. Varbūt paspēs uz novembri, bet varbūt arī uz pašu novembri uz valsts svētkiem nepaspēs. Jāteic to, kad
Mēs šonadēļ noslēdzām Rokituras turisma programmu, kurā mēs esam nolēmuši visas pašvaldības, ka šis turisma maršruts ir jāpatur arī nākamajam gadam. Tātad tā ir Augšdaugava, Sēlija, Līvāni un Rokiški. Mēs braucām kopā ar tiem, kas bija iesaistīti šajā maršrutā, pārstāvēt šo te maršrutu ar turismu stendu uz Roķišķu pilsētas svētkiem sestdienā, bet nākamajā gadā tātad šis darbosies nevairs ar balvām kā konkurss, bet kā maršruts iedibināts. Jo mums ir pietiekami pašlaik materiālu, ir ieguldīts liels darbs tulkošanā un apzināšanā, un šis maršruts ir labi aizgājis arī publikācijās, tāpēc visas pašvaldības nolēmā turisma informācijas centri, kā viņus būtu vērtīgs atstāt. Ļoti labi iet. Vienīgais tas, ka, ja Dukne mainīs savu vietu, mums būs vajadzīgs papildus finansējums, lai mēs varētu pārdrukāt daļu no materiāliem par adresi, jo tas ir ļoti būtiski, lai vismaz kartēs, ja ne bukletos, lai būtu pareizie maršruti. Un savukārt tas, ko mēs esam iesākuši, ir sarunas ar pārstāvi uzņēmumā, pēkšņi aizmirsu, kā sauc uzņēmumu, bet pārstāvis ir Aleksandrs Petrovs par audiogida izveidi Līvānu pilsētā, vēlāk arī iespējams novada teritorijā, kas būtu pieejams aplikācijā bez maksas, jo viņiem pašiem šis ir daļai kā pilotprojekts, un būtībā tas prasa tikai mūsu marketinga speciālista tādu intensīvu darbu, bet papildus finansējumu tas neprasa. Un pašlaik notiek gatavošanās folkloras kopas Baltika skatē visā novadā. Visas 3 kopas arī piedalīsies. Pēc pagājušā seminārā esmu diezgan pārsteigta, ka neviens nav prasījis papildus finansējumu, jo tautstāta moda mainās. Un ir savas iezīmes, kuras iepriekš netika tā celtas godā, un tagad tās tiek īpaši izceltas kā atsevišķi skatē veicinošas punktu un visādi citādi. Ceru, ka kolektīvi novērtē iespēju to, ka šī skata notiek Līvānos joprojām, un arī pārējās mēģināsim tā, lai ir pēc iespējas tuvāk, jo pats dārgākais pašlaik kolektīviem patiešām ir transporta izdevumi, lai aizbrauktu jebkur. Arī iepriekšējais Jersikas minētais šis festivāls, kas bija Eiropas saulainajā pusē, etnas dēļ, tas vēl vairāk sadārdzinātu šo pasākumu. Līdz ar to ir jāņem vērā, kad visas šīs sadarbības, un es gribētu izstāstīt par to domu, kas ir ar diasporas latviešiem, ir teiksim, tāda mērķtiecīga diezgan pašlaik komunikācija un dialogs, jo saprot, ka pirmkārt ir savā ziņā atsevišķinātība un liela tāda plaisa starp kultūras izpausmēm, kas ir diaspora un kultūras izpausmēm Latvijā. Otrs ir tas, ka šīs ir saites, kuras, protams, ir vērtīgas ne tikai mūsu kā etniskās izcelšanās dēļ, bet arī vērtīgas kā nākotnes kontakti vienmēr un visur. Un jāteic, ka Kultūra Kapitāla fonds jau vairākus gadus vairs nefinansē šādus braucienus, uzskatot tos un par, ja tas nav festivāls ar konkursu, tad šis nav viņu atbalsta lokā. Līdz ar to šis vienmēr gulsies uz kolektīvu vai dibinātāju iestāžu pleciem. Lūk tā, bet piedāvājums ir arī pašlaik no Tartu latviešu biedrības pa dejotājiem un drīz būs arī skolēniem, manuprāt, jo Tartu šogad ir Eiropas galvaspilsēta un viņi pēc iespējas vairāk visas aktivitātes, kuras un tautības, kuras ir sastopamas Tartu, gan vēsturiski, gan tagad, cenšas uzaicināt ciemos, lai varētu gan parādīt savu kultūras šo te galvaspilsētas daļu, gan arī iepazīt viesus. Tas ir apmēram
Es vēl varētu kādu stundu, bet es zinu, ka jūs negribēsiet. Man viens tāds jautājums vai ierosinājums. Ir tāda karte pie Līvānas stikla un amatniecības centra mazās maiņas. Mēs zinām, un par viņas nomaiņu ir runāts un domāts, ir veikta arī tirgus izpēte, tā kā cenu aptauju, un tas tiks izdarīts līdz novembra beigām. Jo tur ir novacojusi informācija. Tur nav vairs tāda, piemēram, mēdināšanas uzņēmuma vai... Jā, tāpat kā arī tā zīme, kas ir no Zaļās ielas izbraucot, mēs noņemsim šo zīmi, tur ir inženieru tehnoloģiju centrs, ja nemaldos vēl joprojām, un Līvāna Latgales un amatniecības centrs ar nekorektiem nosaukumiem. Mēs noņemsim, paskatīsimies, kādā stāvoklī ir šī zīme, un, ja būs iespējams, tad mēs vienkārši nomainīsim tos burtus, jo tas mūsdienās nav nekas sarežģīts. Jā, un drīz jau vajadzētu būt, ja ne šo mēnesi, tad nākamā mēneša sākumā uzstādītam arī beidzot pie Maksimas atjaunotā tā karta, ko es iepriekš jums rādīju, un informāciju par novadu. Lūk. Par tautas starpiem runājot, jāatceras, ka nāk skolēnu dziesmu svētki. Mēs vakar runājām ar koordinatoru, bijām arī BJC telpās jaunajās, un mums ir jāgatavojas arī skolēnu dziesmu deju svētkiem. Skates sāks jau šoruden, un kopējais skaits bērnu noteikti būs pāri par 200, pat varbūt par 250. Ir arī jauni kolektīvi, mums bija tukšums 6-8 klašu deju kolektīvu tajā posmiņā Līvānos. Jo it kā mazie bija, vidusskolas Silaviņi bija, bet tas starposms bija tukšs, bet ir jauns kolektīvs, es saprotu, izveidojies Grigorija vadībā, un būs arī 6-8. Ja viņi spēs sagatavoties skatēm un tiktus, bet ir arī pavestos, gan Rožupē, gan Rudzētos, gan Jersikā kolektīvi, ir Līvānos. Folkloras kopas, spurgaliņas, visi iespējamie žanri mums ir nosakti, tā kā liels arī izaicinājums, kur arī būs nepieciešams finansējums. Arī mums to esmu daudz kāpēc vai tā moda tik šausmīgi var mainīties, jo tas vēl kaut Tāpēc, ka pētnieki strādā. Kā arī radies tautastarps? Tautastarpa jēdziens nav... Šis nav darbs, kurš ir radies gadsimtu gaitā. Šis ir komplekts, kurš ir radies dziesmu svētku kustībai uzsākoties. 18. gadsimta beigas līdz ar to tiek ņemtas par piemēru. Un tā kā tavas tautas vizītkarte ir veidot sākotnēji šis darbs. Pētniekiem strādājot, nav galvenokārt saglabājies etnogrāfijā, izņemot Kurzemes pusi vairāk, nav saglabājies tāds darbs, kuru vienā laikā ir nesājusi viena sieviete visas daļas. Blūze, nieburs, svārki un tā tālāk. Līdz ar to notiek visu laiku tā komplektēšana, kas ir skatuves vajadzībām darbs. Un zinātnieki strādā pētnieki pie dažādu zīmējumu, avotu izpētes, lai varētu pēc iespējas precīzāk ienest, kas ir bijis un kas nav bijis šajā 18., 17. un vēl atpakaļ gadsimts, un kā to samērot ar skatuvisko izpausmi. Pašlaik ir, ja iepriekš tika teikts, ka mūsu novadā, kur dominē Krustpils novada tautastarps, Krustpils novada, tas ir kā kultūra vēsturiskās vietas, ja, nevis Jēkabpils novada. Tātad darbs nav bijis Villainas veste vai Nieburs vai Jaka, tad tagad ir precīzi pateikts, ka būtībā piedalīties uz skatuves, ja tu piedalies uz skatuves tikai un vienīgi plānā blūzē, kas nav stingri austa linu kraklas, tad tādā gadījumā tas savā ziņā, ja tev redz apakšveļas mežģīni, ir amorāli. Tātad tev ir vajadzīgs obligāti nieburs, veste vai jaka. Un tā tas notiek gadu no gada, paiet pāris gadi, tev ir jauna inovācija. Puišiem tagad spiež uz cepurēm, jo tāpat kā sievām ir bijušas galvas sargas, tātad attiecīgi vīriem, kas liecina par sociālo statusu, piederību
arī tavam vecumam, gadskārtai dzīves ir šis Tikai kādam par to ir jāsaprot. Jā, es tieši to gribēju Un prasīt. par šo ir ļoti daudz Bet, skeptisku piezīmi no pašvaldībām, Jā. jo faktiski šo dziesmu svētku kustību uztur lielā mērā tieši pašvaldības. Jā. Gan ar transportu, kas ir milzīgas izmaksas, milzīgas visām Latvijas pašvaldībām, gan ar šiem tērpiem. Vakar arī tieši par tērpiem runājām, tu pieminēji cepurus, jā, ceirulietim derēja līdz šim pastalas, šobrīd pastalas neder, ir jābūt kurpēm. Tagad jābūt zēniem, naģenei, jābūt zēniem naģenei galvā, lūk, tu minēji cepurus, viena naģene maksā 80 eiro. Un lūdzu pašvaldības, jā, tagad risiniet šo jautājumu. Bet tas, par ko mēs iesākām arī kā folkloras kopu un arī jomu koordinatori vai iesaistītās puses runāt par to, ka jā, kolektīvs, kas ir deju kolektīvs, viņiem, kur ir atkāpē un nenes to autentiskumu, ka tu vari variēt materiālā un visu kaut kur citur, tas vēl ir mazliet nesāpīgāk, bet kā mēs runājam par autentisku naģeni vai kaut ko tādu, kas ir vienkārši naģene, tad Ķepka, jā. Tad būtībā ir runa par to, ka ja tu esi folkloras kustībā, tad tev ir jāsaprot, ka tas, ko tu uzvelc tajā brīdī, nav tikai kolektīva identitāte, tā ir tava personīga identitāte un līdz ar to tava personīga atbildība. Tāpēc katram vajadzētu par savu tērpu arī uzņemties vairāk atbildību pašam, un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kultūras nams par šo, man liekas, ir cīnījies gadiem, arī būtībā pašvaldības ļoti dažādi tam pieiet. Ir tādas pašvaldības, kuras iedod tev vestīti, bruncīti, lūdzu, gādā savu blūzi, gādā savu kurpes, zeķis, bet šeit ir vienmēr bijis, nav bijis tāda absurda, ka man vajag arī zeķibikses, lūdzu, varbūt pat ir. Bet katrā ir personīga. Bet tas, ka no svētkiem uz svētkiem mainās visu laiku, vai stils vai moda vai kā, šitas gan man kā vairs neiet kopā īstenībā. Es neesmu baigais eksperts šajās lietās, bet man vienkārši liekas, kā ir tautu tērps, ja viņš izstāst pēc tautu tērpa, ko man liekas parasts iedzīvotājs Daugavas stadionā vai kur uzstājas, kad tā stadionā, ja teiksim, vēro to pasākumu. Vai tur ir Daugavas zilums tai bruncī, vai tur no ziluma. Jā, par to zilumu tikai vispār stundu valstības seminārā. Nē, redz, tie pētnieki jau dzīvo citā pasaulē. Viņiem jau tā nav jānotāda. Viņi var pētīt un uzlikt šos kriterijus. Bet nedrīkstētu būt tā, ka skatē tev taču ņem punktus nost par to, ka tev nav kaut kā. Tātad būtu jāskatās kaut kādos. Jo ir runa arī, mēs nerunājam, skatas princips nav tikai par tavu autentiskumu svētkam. Tur ir arī par to, cik viņš ir garš. Cik tev ir garas piedurknes, cik tev ir zemu vainagas un visas pārējās, kas ir nesāšanas arī kultūra, bet viņa bieži saskan ar to, ka, ja tev ir neatbilstoši izmēra tērps un tu nevari citu dabūt tērpu, tu nevari izskatīties perfekti, tas ir nezinu, kāzu pleitā tieši tā, kad tu uzvelc citu izmēru un tā nebūs. Bet, piemēram, tagad mūsu pašvaldības gadījums, ja es minēju, mums ir jauns kolektīvs, jā, mums viņu vajag 6.8, jo nav pēctecības, jā, tas viss ir saprotams. Bet, lai tu izveidot jaunu kolektīvu, tātad tērpa tāme ir apmēram 4000. Visu to, kur tur vajag tiem bērniem. Ja? Tā vismaz manas karbiniets vakar rādīja. Tas vēl lēti, jā. Bet tas vēl ir lēti, ja. Bet vēl jau nav teikts, ka tas kolektīvs, labi, mēs sašūsim viņam tērpus. Viņš piedalīsies skatē, kas jau ir šoruden. Ja? Tiem tērpiem jau jābūt gataviem. Vai viņš vispār tiks uz tiem dziesmas svētkiem? Un tā, ka ja arī tiks, viņš jau būs izaudzis. Arī. Nākamie noteikti. Kurš šitā? Tiksēm ir izaudzis. Mazie dejotāji jau ir. Bet, labais ir tas, vēstījums, ka nekad neviens kliks nav aizbraucis nekur. Un viss ir kārtībā. Tāpēc es saku, ka, Jo senos laikos tāpatās skaidrs, ka tavu ģērbšanās stilu noteica rocība un tur komplektēja kas kuram bija. Tas tā kā, apmēram, Šekspīrs raksta, es šodien ēdīšu makaronus, bet pēc 10 gadiem saka, kādas ciešanas makaroni, tie ir milti, tas ir šausmas, iekšējā pasaulē vispārējais. Viņš vienkārši vajag paēst makaronus. Tieši tā. Te ir tas pats stāsts apmēram. Tas aiziet līdz arī diezgan lieliem absurdiem. Bija jautājums, vai pie krekla piešūt, tad, kad tev ir normāls kraklis, vai šeit piešūt kādu citu audumu, jo autentiski ir cits audums. Jā, autentiski ir cits audums, tāpēc, ka ik pa laikam nonāsājās tā dibana daļa un tev vajadzēja pāršūt. Jā, es domāju, ka pie šī mēs varētu. Viņu nodaļu, viņiem ir katru dienu kaut kas jādomā, jāpēta,
Tas man stāstīja, ka viņiem 5 bērnu ģimenē, visiem 5 bija viena ziemas apavi un gāja ārā 2 stundiņas brālis, pēc tam vecākais brālis. Ja tā pašvaldībā vai nu pastalas, vai nu kurpes, tāpēc sodzīgs, kā var tā redzēt, jūsu pastalas vairāk Es pie šī jautājuma jūs pametīšu. Nu, labi. Paldies par informāciju. Ne, un tas kāpēc tiek vērtēts pēc tā, ka tev tur tā piedurkne tāda vai spīd cauri mežģīnu, tas jau ne tavs sniegums, bet tavs... Ar to viņi sāk, tas mans viedoklis, bet ar to viņi sāk iznīcināt šo te kustību. Jo tāpēc, ka ņemot vērā visus apstākļus, tad pašvaldības parēķinās, viņas vairs neveidos tik daudz kolektīvus, nenoseks, tad tas viss samazināsies un samazināsies. Arī tagad, piemēram, mērķa dotācijas interešu izglītībai šogad būs krietni mazāks. Līdz ar to nāksies izdarīt izvēli, jo pulciņu un programmu ir sarakstīts ļoti daudz. Un naudas ir 2 reizes mazāk nekā varēs atļauties, līdz ar to būs jāizvēlās. Protams, dziesmu svētku gads, tātad dziesmu svētku kolektīvu atbalsts, un vēl, kas ir obligāts STEM un visas robotikas, kam jāienāk interešu izglītībā obligāti, jo visiem šiem te BEC būs jāsasniedz kaut kāds procents, man liekas, tur ir 10 sākumā, 10% no visiem pulciņiem jābūt STEM pulciņiem. Ja tev tā nebūs, un katru gadu viņš augs, tā attiecība, ja tev tā nebūs, tu mērķa dotāciju kā pašvaldības vispār nevarēs dabūt. Līdz ar to būs, arī mums šogad izglītības pārvaldē būs jāvērtē, un jau vakar mēs arī skolās runājot ar direktoriem jau teicām, ka būs jāskatās, no kā atteikties un ko atstāt, jo visu nevarēs vienkārši atļauties. Tas pats stāsts tas ir tas, ko tu saki, jā. Jā, tas pats stāsts šeit vienkārši taisīs tos noteikumus tādus, ka vienkārši, sāks atmest ar roku, šito grupu davai, netaisam. Ja? Beigās tā jau var izpētīt līdz tam, ka tur, nezinu, pastalājiem jābūt izšūtām no ādas, kur govs ir ganījusies, tur neelpojusi vai neēdusi tādu un tādu zāli. Jā, biosaimniecībā govs audzēt, un no tās ādas ir jābūt šūtām pastalām. Līdz tādam jau var aiziet. Kur jau tā jēgpild? Nav jau tas jēdzīgi. Āda ir savādāk. Es pilnīgi piekrītu, jā. Un es arī, protams, izvēlētos tādu pastalas. Kur Sigita saka, skarbos apstākļos gotiņa augus izturīgākā pastala izturīgākā. Es vispār gribētu pastalas ar naigzīmi, ja? Man naigi patīk ļoti. Tagad kā visi atgriežās pie pamatvērtībām, šitas varētu aiziet. Varam droši vien beigt kultūras turisma sporta pārvaldes informāciju, balsojums nav nepieciešams, pārējām pie 5. jautājuma par Līvānu pašvaldības dalību projektā Proti un dari 2.0. Laikam uzreiz, nezinu. Ir tāda multifunkcionālā jaunas iniciatīvu centra kvartāls vēstule, bet dosim vārdu Marijai. Jā, tātad projekts Proti un dari, es nelasīšu visu, kas ir vēstulē un arī pielikumā, bet, ko es gribu akcentēt, šāds projekts jau tika īstenots Līvānu novada pašvaldībā, kad 5-6 gadus atpakaļ, toreiz tas bija sociālā dienesta uzraudzībā. Ņemot vērā, ka mērķa grupa ir no 15 līdz 29 gadiem, tad šogad lēmām, ka tas varētu būt zem jauniešu centra, bet sadarbībā ar sociālo dienestu. Ideja ir tāda, ka projekta mērķa auditorija jaunieši no 15 līdz 29 gadiem, kas ir NEET jaunieši. NEET skaidrojums ir tāds, ka jaunietis nestrādā, nemācās, nav bezdarbnieks, nav nekādās uzskaitēs. Tātad riska grupas jaunieši, tā mēs arī viņus varam saukt. Un mērķis ir tātad strādāt ar šiem jauniešiem līdz 2027. gadam, katram jaunietim dot mentoru, un ar mentoru šis jaunietis var gan vienkārši liederīgi pavadīt brīvo laiku, gan saprast, ko viņš vēlas tālāk darīt, iet uz kursiem, iegūt kaut vai autovadītāja apliecību, viss dažādākās iespējas. Tas, kas ir piešķirts Līvānu novadam, tā ir kvota uz 18 jauniešiem, kas sastāv 38 000 eiro finansējumu. Pēc mana personīgā viedokļa 18 jauniešus mēs iespējams nesasniegsim, jo pirmais izaicinājums ir atrast šos jauniešus. Bet varbūt arī mazāk. Jā, mēs slēdzam līgumu uz 18, bet ja mēs, teiksim, sasniedzam tikai 5 jauniešus,
tas ir ok, mums pat nav jāveic līguma grozījumi, mēs arī vienkārši saņemam finansējumu par tiem 5 jauniešiem. Finansējums tiek ieskaitīts mums katru mēnesi, attiecināms uz padarīto iepriekšējā mēnesī. Tā kā, ja mēs arī uz savu jaunieti neiztērējam, tad tajā mēnesī tik un tik, tad mēs arī saņemam tik un tik. Projekts stājas spēkā no līguma parakstīšanas mirkļa. Ja mēs startējam oktobrī, mēs izlēmējam parakstīt tikai janvārī, mēs startējam janvārī, bet viņš darbosies līdz 2027. gada 31. decembrim. Līdzfinansējums, priekšfinansējums, nekas tāds no Līvānu pašvaldības nav nepieciešams. Ja ir kaut kādi izdevumi mēneši ietveros, tad es piedāvāju tos ieturēt no kvartāla budžeta, jo nākošajā mēnesī uzreiz tā nauda tiek atskaitīta atpakaļ. Tad 30 darba dienu laikā. Cilvēku resursi. Jautājumi? Jā, par cilvēku resursiem. Tātad no manas iestādes pagaidām izrādījusi interesi ir jaunatnes darbiniece. Mēs vēl ar Lāsmu neesam diskutējuši, jo īsti nav jēga lemt pirms līgums parakstīts un pirms mēs zinām, cik ir jaunieši. Esmu runājusi sociālā dienestā, arī sociālā dienestā teica, ka tā kā viņi būtu ieinteresēti, bet tas būs pilnīgi atkarīgs no jauniešiem. Ja mums ir 2 mentorējumie jaunieši, tad viens cilvēks to var tikt galā. Ja mums ir 5, tad jau mēs meklējam mentoru tālāk. Tur ir tāda lieta, ka mentorus vajadzēs apmācīt. Apmācības nodrošina Jaunas starptautisko programmu aģentūra, viņi arī apmaksā tās apmācības. No Līvānu pašvaldības tas vienkārši iestādes ietvaros komandējuma nauda. Bet jā, pagaidām tas lēmums ir tikai un vienīgi par to, ka pašvaldība ir gatava startēt. Tas nav par līgumu, tas nav par neko citu, tikai, kad mēs dodam zaļo gaismu. Jo toreiz, kad par Lovisu runāja, jo viņa arī, kad nāca kā speciālisti tieši ar tādu domu, ka viņa vairāk strādā tieši ar tiem problēmu jauniešiem, varbūt ar tiem bērniem, kas ir varbūt kaut kur uz ielas, vai viņi nav kaut kur atraduši vēl īsti to piesaisti ne kvartālam, nekam citam. Un tā kā, arī te viņi sasaistīsies, kā tas viņas darbs. Jā, bet sociālais dienests vai ir jau kaut cik apzināts, vai mums tā? Nē, mēs jau esam runājuši, mums bija runa, ka mēs jau runājām, man liekas, mājā par šo sākām, tad bija doma gaidīt izlaidumu laiku, skatīties, kas notiek ar mūsu 12 klasniekiem un 9 klasniekiem, vai kāds iestājas vai neiestājas. Tagad mēnesi atpakaļ man bija diskusijas, jo liela mērķa grupa ir jaunās māmiņas, kas tātad ir pēc dekrēta vai neatgriežušās darbā, vai dažādu iemeslu dēļ arī nestrādā. Tas varbūt pieaugušais, kam ir 27 gadu, viņš atgriezies no ārzemēm, un viņš nestrādā. Ja? Tas varbūt arī jaunietis iznāca no apcietinājuma, kurš nestrādā. Tur ir vienkārši galvenais noteikums, ka viņš nav nekur tā kā juridiski, viņš tā kā neparādās. Un, sociālās dienestas, man liekas, arī tieši minēja vienu jauno māmiņu, varētu būt, bet tas būs tas izaicinošākais, pirmais izaicinošākais solis atrast šos jauniešus, uzrunāt viņus un informēt par tādu iespēju. Jo, ja viņš nepiekrīt, tad jau viņš arī nepiekrīt. Jā, bet ņemot labās prakses piemērs no citām pašvaldībām, ja citi ir atraduši, kāpēc, lai mēs neatrastu? Nē, noteikti tāda ir. Piektdienā pirms laiku Pilnīgi zinām, jā. Vēl kādi jautājumi? Man nevis par pašu projektu kā tādu, Marija, paldies, bet vienkārši par to, ka šis te jautājums arī nākamais iet abas komitejās, manuprāt, jā? Jā. Varbūt arī 3, Nē, divās. Jā. Visticamāk, ja dažādi cilvēki arī gatavoja šo lēmumu projektus, ja, un, teiksim, ziņojuma tas teksts, redakcija, vienkārši nedaudz atšķīras. Vienā šī projekta teiksim, ziņojumā nav atsauce uz attīstības un plānošanas tiem strateģiskiem dokumentam, tas, kas neiet uz finanšu komiteju, tur ir. Jā, tā kā varbūt par digitālo domā projektu? Atsauce uz plānošanas un attīstības dokumentāciju, jā, kas ir strateģiskais dokuments pašvaldības. Jā. Tas vienkārši varbūt salāgot tā, lai ir vienādis. Tā kā, vai kura redakcija ies uz domas? Mūsu komitejas droši vien redakcija ies. Es domāju, ka precīzāk būs uz finanšu komiteju, kas iet, jo bija tāda situācija, ka Jeļena, kad saskaņoja, viņa saskaņoja, laikam, to lēmumu projektu, kas uz finanšu komiteju. Un tad viņa papildināja. Šīs, acīm redzot, palika bez šī papildinājuma.
Viņa lēma šajā pašu Pašās papildinājumu. dienas beigās. Tas saprot, šī komiteja viņš nav tad papildināts, ja? Tad Tā, es tikai vēl- finanšu komiteja. Okay, bet viņiem ir jābūt pilnīgi identiskiem. Jā. Jo pretējā gadījumā, kuru tad mēs laižam, Jā, tā par to nedrīkst es būt. tās Tā jāteic. nedrīkst būt. Ja, tu viņu tad vienkārši tad jums ir Sigita ar Es Helēnu. tūlītās izņemšu no šejienes. Jo vispār šī nav laba praksa, Un ka ieliks lēmumu ir projektu iet uz finanšu vairākām komitejas, vai ne? komitejām. Nu, protams, var tā darīt, bet viņiem jābūt tad identiskiem. Jo var būt situācijas, teorētiski var būt situācijas, ka viena komiteja, piemēram, virza, a otra nevirza. Nē, nu jā. Un tad kā? Jo faktiski būtu jāiet uz vienu. Un šie gadījumi mums pat ir bijis tādi kāzusi, ka šī iemesla dēļ ieliek divreiz domsēdes darba kārtībā. Jā, jo tāpēc tas nav labi īpaši, kad ir uz divām komitejām. Protams, plašāks deputātu loks var izvērtēt, bet atkal var sanākt tādas situācijas. tagad viss ir Viss ir, jā. Labi, ka Andrejs pamanīja. Es Nē, nemaz tā tas nav nesalīdzināju. jāpamana Andrejam, tas ir jāpamana kādam citam. Nē, es vienkārši par to, ka es lieku divās komitejas, es teicu, nu jā, Es arī divās, bet es paskatījos vienā, sapratu, ka tajā otrajā ir tieši tas pats. Un nākamais jautājums arī tas pats, jā? Viņš ir aizgājis pēc tam jau. Jā. Jā. Nu, tad ir salabots, tas Jā. ziņojuma teksts. Tu viņu Ziņojuma teksts ir salīdzi, tu jau vari salabots. pārkopēt no Es tās saprotu, Jā, minētas jau komitejas. izdarīts, jau Jā, viss ir pārkopēt. izdarīts. Jau ir izdarīts, jā. No lēmuma projekta, viņa lēmuma projektu tad ir labojuši. Nu, tu jau vari viņas finanšu komitejas lēmumu projektos ieiet, Helēns. Tur jau ir publicēts, var jau. No turienes arī paņem. Jā, tur Jo visiem savādāk, tas nē, nu, sanāks. tiem ir jābūt identiskiem, tā nevar būt. Tad kur tad mēs palaižam? Kā jau no vienas puses ir labi, ka Tur vairākās tik ziņojumi komitejās, taisa. nu, vairāk deputāti izrunā komitejā, domas sēdētas reiz tā, tu atnāc, tu neesi tik dziļi tur izpratis to jautājumu būtību, kā komitejā, kad tur izrunā visus sīkumus. Vēl kaut ko Sigita labos? Tūlīt es paņemšu no finanšu, tieši no finanšu. Jā, jā. Es tagad tieši no finanšu. Un trešajā punktā, tur, kur tev ir noteikti, kad atbildīgais vīriešu dzimtē, ja nav vārds un uzvārds, tad ir amats vienmēr vīriešu dzimtē. Tad virzam uz domas sēdi sekojošu lēmumu projektu. Pirmais – piedalīties projektā proti un dari 2.0. Otrais – nodrošināt nepieciešamos cilvēku resursus atbilstoši ministru kabineta noteikumu 722. Noteikumi 722. Numur 722, apakšpunktos minētajos atbalstāmo darbību īstenošanai Līvā Noda pašvaldības administratīvā teritorijā. Trešais notiek atbildīgais par lēmumu izpildi ir tāda multifunkcionālā jaunatnes iniciatīva centra kvartāls vadītājs. Un ceturtais kontroli par projekta izpildi veids pašvaldības izpildirektors. Uzsākam balsošanu par virzību uz domas sēdi. Kā mums ir atstājis Gatis Pastars, mēs esam 7. Visi ir nobalsojuši. Vienbalsīgi virzam uz domas sēdi. Sestais jautājums par Līvā Noda pašvaldības dalību projektā digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās. Arī centra kvartāls šī gada 16. septembra vēstule. Arī vārds. Jā, šis ir projekts, ko īstenot pilnīgi visas Latvijas pašvaldības, vismaz viņas startējušas, cerams, viņas arī finišēs. Mēs jau esam uzsākuši sadarbību tādā kā apmācību procesā, jo tas ir pilnīgi jauns projekts, pirmo reizi Latvijā. Tagad, lai mēs to apmācībās iegūto visu varētu likt jau projektu pieteikumā, mums atkal ir vajadzīgs domasēdes lēmums, ka pašvaldība ir mieru startēt šajā projektā. Atkal princips tāds pats, tu nav līguma, te nekā nav, te ir vienkārši
apstiprinājumus, ka mēs esam gatavi iesaistīties. Un tātad nedaudz sīkāk par projektu. Šajā projektā mērķu grupa ir gan jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam, un jau nosaukums sevi ietver, ka tas ir par digitālo darbu ar jaunatni. Labā ziņa ir tā, ka mēs paši varam izvēlēties, kāds aspekts digitālajā darbā tas ir, vai tas ir apmācības uz kaut kādām ļoti pamatzināšanām, ievadzināšanām, es pat teiktu, digitālajā jomā, vai tās ir padziļinātākas. Tā kā finansējums mums ir tikai 15,921, mēs ļoti daudz nevar izpausties, jo zinām, digitālajā jomā viss maksā ļoti dārgi. Projekta ietveros ir galvenais noteikums, ka 50% mēs novirzam inventāru iegādai, 50% mēs novirzam mīkstajām aktivitātēm, tātad apmācības un tā tālāk. Un, lai mēs saprastu, ko mēs darām Līvānu novadā, mēs veicām aptāju jauniešu starpā, mēs veicām individuālās pārunas ar jauniešiem, sapratām plus mīnus, sākām saprast, kas ir tas aktuālākais. Pagaidām izskatās, ka tomēr laikam tās tādas pamata ievad zināšanas, kā vispār darboties ar digitālajiem dokumentiem, e-parakstiem un tādām liekas elementārām lietām, bet kuras neiemāca kāds cits laikam. Un inventāru iegādē mēs vēl diskutējam, mēs tagad veidojam sarakstus, plānojam, bet arī, lai mēs to procesu turpinātu, sadāk viņš ir bezjēdzīgs, mums tomēr vajag šo lēmumu, ka mēs tiešām startēsim. Atšķirība no iepriekšējā projekta šeit gan ir vajadzīgs finansējums, jo PVN izmaksas nosacz pašvaldība. Tātad no tiem 15,921,35 PVN sēdzam mēs, kā arī kādas papildu izmaksas, jo viņas ir radušās projekta īstenošanas laikā. Mans aicinājums bija arī šo summu likt kvartāla pamatbudžetā. Tā mēs esam arī iepriekš arī darījuši, jo šim projektam būs jāvērt tieši valsts kases konts vaļā, bet arī citos projektos, kad man ir bijis tā, ka vajag papildu finansējumu, mēs ņemam no kvartāla gada noslēgumā, un šī nauda tiek ieskaidīta atpakaļ, un mēs uztaisim vienkārši finanšu kustības starp abiem kontiem. Jā, komanda mums ir nokomplektēta darbam jau. Tajā ir gan kvartāla darbinieki, gan bērnu jauniešu centra darbinieki. Mums ir arī mūsu IT mentore Gaļina komandā, un esmu runājusi arī ar Staņislavu, lai mums ir tāds arī IT pārstāvis, ja nu tie jautājumi sāks palikt nopietnāki, sarežģītāki, lai jūs pakonsultē. Jā, jautājumi? Ļoti labi, ka jūs sadarbojaties ar iestādēm, un tas ļoti labi patīk. Nav tāda greizsirdība kaut kāda profesionāla, ka tur kvartāls ir viens un BJC ir cits un tā. Mēs tā kā pulējāmies arī, lai tā nebūtu. Kad viņš sākas realitātē tas projekts? Nu jā, nā gada. Tagad mēs slēdzam līdz 27. Kaut kādi vairāki gadi, ja? Ļoti līdzīgi ar Proti un Dari. Viņi ir gandrīz kopija pēc termiņos un tā, bet jā, es to gala datumu tiešām neteikšu, bet tas ir 2 gadi, jo viens ir, ka tu īsteno pašas aktivitātes un tā, un tad tu arī pēti pēc tam to ieguvumu. Klausies, ja viņš tik ilgs, tad tas PVNs tikai nākamā gada budžetā, vai tev arī 26. Atkarīgs, kad mēs izdomājam tērēt visu naudu. Bet to mēs pie līguma slēgšanas, pie vienošanās slēgšanas jau mēs to lemsim. Jā, bet lai mēs vispār varētu sākt gatavot dokumentus un, kā es arī saku, lai mēs netērētu savu laiku un rakstītu īsto pieteikumu tikai tā, ka mēs zinām, ka mēs tiešām startējam, lai nav izdarīts un beigās mēs tomēr nestartējam. Vēl ir jautājumi, Marijai? Par šo ne, bet es pie reizes gribēju pajautāt, kā Latvijas jaunatnes galvaspilsētas pasākumiem jums pēc plāna tur puslīdz viss iet, jo tas plāna apjoms bija milzīgs un gads vēl nav beidzies, kā jums tur vispār izskatās. Vai esat pie dzīvības vēl? Nu, 2 ir šeit, šaubas. Nē, ir pie dzīvības. Tātad Kohons bija 20 pasākumu, esam īstenojuši 16, ja es nemaldos, mums ir palikuši pa vienam pasākumam katru mēnesi. Tad viens ir oktobrī, viens novembrī, viens decembrī. Decembrī ir 2, bet viena ņem izglītības zinātnes ministriju uz sevi, tā ir labākais darbā ar jaunatnī Latvijas gada balva tāda, visiem Latvijas jaunatnes darbiniekiem, kas piesakās, un tā notiks Līvānos kultūras centrā. Un jā, jūtas tāda jau finiša sajūta nedaudz, ja nerunā par atskaitēm un visām tām lietām, kurām pat starta sajūta vēl nav sākusies, bet kopumā ir diezgan labi.
tikko aizvadījām 2 dienas pieredzes pasākumu jaunas darbiniekiem no visas Latvijas. Bija ļoti labi, bija izaicinoši, bija ļoti, ļoti interesanti, bija ļoti labas atsauksmes, arī izvērtēšanas anketā bija diezgan labi rezultāti. Un komunikācijā ar izglītības zinātnes ministriju diezgan labas atsauksmes. Tāpat arī Ginta, teiksim, dzirdēja, ka viņi arī minēja, ka mēs to latiņu esam pacēluši, un par to ir prieks. Un tagad jau esam nedaudz tādās personīgās mentoringa sarunās jau ar Liepāju, jo Liepāja jauniešu galvaspilsēta nākošu gadu jau. Viņi jau gatavojas. Jā, viņi konsultēs. Viņi arī bija atbraukuši pagājušajā nedēļā, kad bija šis pieredzes apmaiņas brauciens, bija 3 kolēģi no Liepājas atbraukuši, un bija no daudzām tādām arī attālām Latvijas pilsētām, par ko bija prieks. Arī bijām kvartālā, bijām bērnu jauniešu centrā, bijām Rudzātu atpūtas telpā Mieriņš, ko jaunieši izveidoja, bijām 1. vidusskolā, kur Gatis pilnīgi norāva jumtu visiem jaunas darbiniekiem, kas bija šokā. Un, daudz kur bijām Handmade Latgalā. Ļoti tāds koncentrēts 2 dienas, foršas, labas, tā kā neko. Līvānu vārdu esat pacēluši. Ar ko Gatis norāva? Bija tā, ka parasti saka, ka neformāla izglītība iedvesmo formālo izglītību, jo neformāla izglītība jau tad jautrāka, kā saka, un šeit bija tā, ka ļoti daudzi teica, ka pirmo reizi viņi redz, ka formālā izglītība iedvesmoja neformāla izglītība, tas, ko Gatis stāstīja, ko viņi dara skolās, un kāda ir viņa pieeja. Es teiktu, kaut kādi 60% dalībnieki teica, ka viņi nekur tādu nav redzējuši pieeju, kad tas ir diezgan kaut kas arī inovatīvi, un tā struktūra, kā viņš veido to darbu ar jaunatni, un kā viņš pat komunicēja ar skolotājiem tajā pašā momentā, daudziem bija pārsteigums. Tā kā, viņam bija ieplānots, laikam, pusstundu, viņš pusotru stundu runāja, tā kā tas arī izsaka visu, bet ļoti apmierināti, man liekas, ir ļoti labi parādīts Līvānu novads tajās 2 dienās, un viņš ir kā tāds labās prakses piemērs, un to pierāda arī cita statistika, tā kā, kaut kā tā, palikuši daži mēneši līdz finišam. Un pēc 5 gadiem atkal. Paldies, Marija. Tad lēmu projekts, ko virzam uz domas sēdi. Pirmais piedalīties projektā digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstību pašvaldībās. Otrais paredzēt līdzfinansējumu 25. gada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra kvartāls budžetā BVN izmaksu sekšanai. Trešais noteikti atbildīgā par lēmuma izpildi, varbūt ar samainīsim uz vadītājs, izpildi multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra kvartāls vadītājs, atbildīgais, tad 2 vārdus salabot. Un ceturtais kontroli par projektu izpildi veids Līvānu nodu pašvaldības izpildu direktors. Varam uzsākt balsošanu. Paldies. Vienbalsīgi virzam uz domas sēdi. Līdz ar to sanāksmes visi punkti ir izskatīti.